Un tagad es vēlos dot vārdu vēsturniecei, diplomātei un cilvēkam, kurš ir saticis Gunāru Astru dzīvē, ļoti cienījamai Argitei Daudzei. Labdien! Cienījamā Langas kundze, cienījamais Rīgas domas priekšsēdētāja vietnieks, cienījamās profesori, uzņēmēji, muzeju direktori, dziedātāji, visi, kas ir šeit. Liels paldies par iespēju šeit šodien jūs uzrunāt, šeit ļoti īpašā vietā, Gunāra Astras piemiņas vietā. Liāna Langa minēja, ka es esmu satikusi Gunāru Astru, jā. Vīra tēvs Arvīds Daudze, kas bija represēto apvienības viens no dibinātājiem, man šādu iespēju radīja. Es biju Lucavas salā, un šī tikšanās atstāja ļoti dziļu iespaidu uz mani, un vēl aizvien, kad esmu šeit, es atceros tos mirkļus tālajos 80. vai tuvajos 80. gados. Es atļaušos nolasīt to, ko es sacerēju, lai būtu ātrāk. Tas ir īpaši būt šeit, jo Gunārs Astra bija īpašs, godīgs, mierīgs, drosmīgs, gudrs. Savā pēdējā vārdā tiesas zālē viņš atgādināja par ilgstošu rusifikāciju Latvijā. Padomju okupācijas laikā bija ļoti maz neiebiedētu latviešu. Toreiz atklāta pretošanās komunistu režīmam bija īpaša varonība, jo nepakļāvība tika sodīta. Vakar atzīmējam valsts valodas dienu. Šādas dienas noteikšana bija ļoti gudrs lēmums. Pievēršot uzmanību latviešu valodas nozīmīgumam, izceļam tās lomu mūsu nācijas saliedētības stiprināšanā un arī izceļam mūsu atbildību par latviešu valodas kopšanu un lietošanu mūsu valstī. Uzmanības koncentrēšana uz latviešu valodu ir svarīga pirmām kārtām mūsu pašu mājās, jo tā ir koncentrēšanās uz lietojamās valodas vides kopšanu Latvijā, mūsu identitātes stiprināšanu, nepieciešamību ievērot Latvijas likumus. Latviešu valodai ir arī starptautiska dimensija. To mēs labi zinām, jo mūsu valoda ir viena no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, būdama de jure Latvijas valsts oficiālā valoda. Un tas, kas ir de jure, ir fundamentāli svarīgi. To zina ne tikai juristi un vēsturnieki, bet arī katrs Latvijas diplomāts, kas pārstāv savu valsti ārzemēs. 1918. gadā proklamētā Latvijas valsts nebija pārtraukusi pastāvēt tieši šīs de jure atzīšanas no citu valstu puses dēļ. Mūsu diplomātu darbība ASV un Lielbritānijā visu padomju okupācijas laiku un dažās valstīs īsāku laiku apliecina Latvijas de jure valstiskuma turpinājumu. Es vēlētos vērst jūsu uzmanību uz to, kādus apzīmējumus mēs lietojam latviešu valodā, runājot par laiku, kad Latvija bija okupēta un pret mūsu tautas gribu iekļauta PSRS. Labi zināms, ka svešās komunistu varas uzspiestais režīms ar brutālu spēku represijām pret Latvijas sabiedrības eliti un iedzīvotājiem kopumā, rusifikāciju, sovietizāciju un visāda veida aizliegumiem centās iznīcināt pat atmiņas par Latvijas valsts brīvību. 50 nebrīvas gadi ir atstājuši ietekmi arī uz latviešu valodas lietošanu kopumā un terminoloģiju. Tas atspoguļojas arī apzīmējumā padomju okupācijas laiks lietojumā. Nereti medijos, uzrunās un sarunās tiek lietots neitrālais padomju laiks. Vai šo laiku, kad Latvijas valsti iznīcināja un tās pilsoņus pakļāva un iekļāva citā valstī pret to gribu, var apzīmēt ar neitrālo padomju laiki? Ir kā mēs paši būtu to izvēlējušies.
It kā mēs būtu piedzīvojuši kādu modes tendenci. Es domāju, ka termins padomju okupācijas laiks būtu konsekventi jālieto visur Latvijā un arī ārpus tās, jo šis termins atspoguļo tā laika būtību. Tāpat kā mēs konsekventi lietojam vācu okupācijas laiks, nevis neitrāli vācu laiks, runājot par 41. 45. gada nacistiskās Vācijas okupācijas laiku. Viena okupācija nomainīja otru, un abas bija okupācijas. Un tie bija okupāciju laiki. Es aicinu atteikties no padomju laika apzīmējuma un tā vietā konsekventi lietot padomju okupācijas laiks. Ir vēl viens aspekts, kam es vēlētos pievērst uzmanību maldinošā termina padomju laiki kontekstā. Tā ir vēlme apzīmēt laiku pēc atbrīvošanās no PSRS okupācijas režīma par postpadomju laikiem un postpadomju telpu. Ja ir bijuši padomju laiki, tad iespējami arī postpadomju laiki. Bet tā kā padomju okupācijas režīms nebija leģitīms, tad vēl jo mazāk pakļautās valstis būtu saucamas par postpadomju republikām, kā nereti Baltijas valstis dēvēja ārvalstu mēdīju vai akadēmisko aprindu pārstāvju. Ir zināms, ka Latvijas diplomāti ar šo absurdu apzīmējumu ārvalstu presē saskārās bieži un ir centušies šos apzīmējumus izskaust, vēršot gan ārvalstu amatpersonu, gan mediju uzmanību uz apzīmējumu neadekvātumu. Bet cilvēka atmiņa ir īsa, mūsu diplomāti turpina labot un skaidrot viedokļu veidotājiem ārzemēs, kādēļ attiecināt uz mums apzīmējumu postpadomju raģgārni. Bet svarīgi atteikties mums pašiem šeit Latvijā, nelietot šo terminu un neatiecināt to uz Latviju. Kad terminu postpadomju attiecina uz teritoriju, lietojot tās apzīmējumu postpadomju telpa, tad tam ir skaidra piederības dimensija. Tas ir posesīvs apzīmējums. Tas kļūst par ģeopolitisku apzīmējumu, kuru nostiprināšanā ir ieinteresēta mums kaimiņos esošā agresīvā valsts. Manuprāt, ir vērts piedomāt pie šī aspekta. Attiecināt postpadomju apzīmējumu uz Baltijas valstīm, tās tiek uztvērtas kā objekti, nevis subjekti starptautiskajās tiesībās. Un tas noteikti nav tas, ko mēs gribam. Latvija ir suverēna, demokrātiska valsts, kurai ir ne tikai tiesības, bet pienākums rūpēties par savu identitāti, kuras viens no stūrakmeņiem ir mūsu skaistā latviešu valoda. Latvija ir vienīgā valsts, kur runā latviski. Mūsu valoda ir liela vērtība ne tikai latviešiem, tā veido daļu no pasaules kultūras bagātības. Kad Gunārs Astra padomju okupācijas režīma tiesā norādīja uz rusifikāciju, kas apdraud latviešu valodu, tad viņa teikto uztvēra kā draudus padomju sistēmai. Bet vispārējais rusifikācijas padomju okupācijas režīma pastāvēšana bez vispārējas rusifikācijas padomju okupācijas režīma pastāvēšana būtu apdraudēta un bija apdraudēta. Un arī tādēļ latviešu valodas lietošana publiskā telpā ir absolūta nepieciešamība. Un lietojot to, mēs palīdzam likvidēt okupācijas sekas Latvijā. Liels paldies par uzmanību!